Protams, izrunāsim visas izmaiņas, kas mums ir, gan iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā, bet es galvenokārt runāšu par tām, kas attiec uz mazajiem uzņēmējiem. Ja? Saņēmu arī 2 jautājumus, tos tad arī iekļaušu savā stāstījumā. Ja? Tad par pašnodarbinātās sociālajām iemaksām, arī par mikrouzņēmumu nodokļu, jo izskatās, ka tas kļūst arvien aktuālāks, arvien vairāk to izvēlās. Tad arī deklarācijas izrunāsim. Un noteikti PVN, tāpēc, ka pagājušajā gadā šogad ir būtiskas izmaiņas, kuras tomēr ir jāsaprot, jāņem vērā. Beigās par nokavējumu naudu labās ziņas, tikai labās ziņas. Tagad tas likums ir tā uzrakstīts, ka it kā no vienas puses mums dividendes un dividendēm pielīdzinātais ienākums, piemēram, no zemnieku saimniecības, ūjenu maksātājs vai jau pieminētā kooperatīva, ir jau aplikts ar ūjenu, un likums saka, tad iena nav jāmaksā. Bet no otras puses ir pateikts, ka to rēķina klāt apliekamajā ienākumā iekšķiem 200 000 eiro. Man te pa kreisi ir vienīgi ienākumi, tas nozīmē nav darba samaksa, tas nozīmē cilvēks paralēli nestrādā, un pa labi ir tad, ja papildus arī gūst darba samaksas ienākumu. Vispirms sāksim kā vienīgi ienākumi. Tad pie maziem ienākumiem, ko nozīmē mazi, nepārsniedzot minimālo algu, nekas nemainās, tad tikai 10% jāsamaksā. Un pie maziem ienākumiem pārsvarā nebūs arī iedzīvotāja ienākuma nodoklis, jo neapliekamais minimums ir palielināts, 25% no visiem ieņēmumiem apgrozījuma, šeit nav minimālais 50 eiro gadā, un šeit ir joprojām tas ierobežojums, jo īstenībā ļoti daudz ierobežojumu ir atcelti. Darba vietā var izmantot neapliekamo, atvieglojums par apgādību, attaisnot tos izdevumus, tas arī agrāk bija. Tad ir daudz, kas atcelts. Arī, ko jūs drīkstat savām vajadzībām tērēt, tas nav ierobežots, visu, ko nopelnīt, tas jūsu, galvenais tik nodokli samaksāt. Bet ir viens ierobežojums joprojām palicis tam mikro izvēlei. Nedrīkst būt PVN maksātājs, kas ir saskaņoti ar IN likumu, un tie jau ir spēkā arī par 25. gada deklarācijām. Deklarācijas obligāti līdz 1. jūnijam, visi, kuriem ir saimnieciskā darbība, tikai tie, kuru ienākumi gadā pārsniedz šo te robežu 105 300 eiro, tikai tie drīkst, nevis drīkst, bet viņiem pat jādara tas ar mēnešu nobīdi, no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam, jo viņiem tas ir saistīts ar solidaritātes nodokli. Viņi tās sociālās nemaksā no tā